Labdien! Un šajā video mēs iepazīsimies ar spēcīgu un ļoti aizraujošu tēmu – tīmekļa datu izgūšana, izmantojot Python programmēšanas valodu. Bieži vien meklējot informāciju internetā, mēs ieraudzīsim, ka zem šī konteksta tiek izmantot vārdu salikums web scraping, ko jūs arī tagad redzat uz ekrāna, kā arī latviešu valoda, bieži vien arī sarunu valoda. Mēs izmantojam šīs tehnoloģijas anglisko nosaukumu. Attiecīgi, tīmekļa datu izgūšanas metode ļauj mums iegūt datus no dažādām mājaslapām. Un runājot par to, kur tas ir nepieciešams, mēs varam uzsvērt, ka ikdienu internets pieaug ar milzīgu daudzumu informācijas. Un daudzi uzņēmumi, pētnieki un individuāli izstrādātāji, gan komersanti, izmanto tīmekļa lapas, lai analizētu datus, uzraudzītu dažādu cenu svārstības, pētīt konkurenci, kā iegūt sev vēlamo informāciju. Manuālu režīmu veicot šo procesu, mēs uz to patērējam ļoti daudz laika un attiecīgi izmantojot automatizēto metodi informācijas izgūšana no interneta, mēs varam ietaupīt laiku, kā arī analizēt pēc iespējas lielāku datu kopumu. Šīs lekcijas uzdevums ir saprast, kas ir attiecīgi web scraping un kādēļ tas ir svarīgs, iepazīties ar Python bibliotēkam un rīkiem, ko mēs izmantosim šī procesa īstenošanai, izprast, kāda veida mēs varam atlasīt datus no interneta, kā arī iegūt praktiskas prasmes, izveidot kopā ar mani mūsu pirmo projektu. Tomēr pirms mēs sākam ķerties programmēšanai, mums ir svarīgi uzsvērt, ka attiecīgi informācijas izgūšana no interneta ir jāveic atbildīgi. Mums nav pieņemams izmantot šo tehnoloģiju, lai pārkāptu autortiesības vai izveidotu nevēlamu slodzi mājaslapām. Mums vienmēr ir jāievēro mājaslapas robots.txt failē noteikumus un jābūt informētiem par attiecīgiem likumiem un regulām, kas varētu skart tieši šo procesu. Šodienas lekciju es sākšu ar ļoti elementāru uzdevumu, kur es mēģināšu iegūt datus no ekrāna redzamas lapas, vienkārši nolasīt informāciju uz teksta failu, kur es saglabāšu sava datora. Izveidošu jaunu failu un pirmais uzdevums, ar ko man jāsāk strādāt, ir nepieciešams pieslēgt bibliotēkas. Uzdevuma veikšanai mēs izmantosim divas bibliotēkas. Pirmā bibliotēka ir domāta, lai mēs varētu pieslēgties pie tīmekļa lapas un nolasīt šo lapu, kā arī izmantosim šodien otru bibliotēku, kas ļaus strādāt jau ar tīmekļa lapas struktūru. Sāksim ar vienkāršāku un mēģināsim nolasīt lapas saturu un saglabāt to teksta formāta mūsu datora. Izmantosim bibliotēku, kurai nosaukums ir requests. Šī bibliotēka veic pieprasījumu mājaslapām un saņem informāciju, ko saņem pārlūks, nevis to, ko mēs kā lietotāji redzam. Attiecīgi, mēs izgūsim tieši HTML kodu, nevis noformētu attēlojumu, kur mēs dotajā brīdī redzam uz ekrāna. Lai mēs varētu strādāt ar šo bibliotēku un izgūt nepieciešamus datus, es definēšu mainīgo URL, kur pateikšu, ka mainīgais URL ir vienāds ar adresi, no kuras es gribu nolasīt vajadzīgo informāciju. Mūsu gadījumā mājaslapa ir digitalsprasmes.lv /example.html. Tas ir pilnais ceļš līdz failam, no kura es mēģināšu nolasīt datus. Lai mēs varētu nolasīt datus, izmantot request bibliotēku, mēs izmantosim get komandu un griezīsimies tieši pie šīs adreses, bet, lai mēs varētu saglabāt datus, kur mēs nolasīsim, mēs izveidosim mainīgo saturs, kur es saglabāšu informāciju, kuru es iegūšu no URL adreses. Dotajā brīdī saturu mēs uzreiz varam izvadīt uz ekrāna un apskatīties, kas ir nolasīts. Kā mēs varam redzēt, dators ir
nolasīs informāciju un uz ekrāna parāda informatīvo paziņojumu, kas atbilst tam, ka saturs ir nolasīts. Šis ir rezultāta paziņojums. Ja mēs redzam skaitli 200, tas nozīmē, ka lapa ir nolasīta pareizi. Gadījumā, ja mēs mēģinām griezties pie lapas, kas neeksistē, piemēram, es veicu izmaiņas lapas nosaukuma un palaižu dotajā brīdī programmu, mēs varam redzēt, ka man ir atgriezta kļūda 404, kas norāda uz to, ka lapa nav atrasta vai man nav attiecīgas piekļuvas pie šīs lapas, kā arī uz ekrāna man var parādīties 300 vai 500 kļūda, kas apraksta servera kļūdas, kas arī attiecīgi neļauj man saņemt vajadzīgo informāciju. Veikšu atkal labojumus nosaukuma, vēlreiz pārliecināšos, ka es veiksmīgi nolasīju saturu. Mēs varam dotajā brīdī no satura nolasīt vai nu kodu, vai nu pašu tekstu, ko lapa ir ieguvusi. Ja es gribu nolasīt tikai kodu, es varu izmantot mainīgu nosaukumu .status code, un tad paziņojums būs tikai koda numurs. Es varu izmantot saturs.text, tad attiecīgi es izvadīšu tieši lapas saturu. Tad, kad informācija ir iegūta, viņu dotajā brīdī uz ekrāna es neizvadīšu, bet vienkārši mēģināšu ierakstīt to failā, izveidošu mainīgo F, kas ir vienāds ar, piemēram, result.txt, un vēršu vaļā failu rakstīšanai, un attiecīgi ierakstīšu informāciju failā, ieliekot iekšā saturs.text. Tad, kad failā dati ir ierakstīti, es vienkārši taisu ciet failu un palaižu programmu, redzu, ka programmas izpildes laika ir izveidota datne, kur iekšā ir mājas lapas kods. Nedaudz paskatīsimies dotajā brīdī uz šo mājas lapas kodu, kā arī pievērsīsim uzmanībai, kas ir tieši mājas lapas struktūra. Atverot mājaslapu, izmantojot Google Chrome pārluku un nospiežot labopēs klišķi View Source, mēs varam ieraudzīt mājaslapas struktūru, kur mēs redzam, no kā sastāv mūsu projekts. Strādājot ar HTML valodu, mums ir jāzina, ka jebkura informācija, kas ir parādīta uz ekrāna, vienmēr atradīsies kāda konkrētajā blokā. Piemēram, dotajā brīdī es varu redzēt, ka man ir sadaļas, kas nodrošina parasta rindkopas teksta attelošanu, tā ir sadaļa paragrāfa. Man ir virsraksta līmeņi, man ir pirma līmeņa virsraksts, attiecīgi vislielākais virsraksts, man ir otra līmeņa virsraksts, kas ir mazāks, kā arī man ir daži treša līmeņa virsraksta. Ja mēs skatīsimies uz sarežģītākām lapām, piemēram, es atvēršu Wikipēdiju un vēlreiz apskatīšos lapas saturu, es redzu to, ka lapa ir papildināta jau ar papildu noformējumu, kā arī struktūra kļūst krietni sarežģītāka, ietver sevi arī dažādu komponēšu un bloku nosaukumus. Tad, attiecīgi, mūsu lekcijā mēs arī apskatīsimies, kā mēs varam strādāt ar šiem blokiem un kā mēs varam jau lasīt informāciju nevis tikai no parastas HTML lapas, bet kā mēs varam izgūt nepieciešamu informāciju jau no sarežģītākas konstrukcijas. Atgriezīšos pie sava uzdevuma un izveidošu jaunu failu, kur es nolasīšu informāciju atkal no tās pašas tīmekļa lapas, bet izmantošu jau nākamo bibliotēku, kas ļauj jau detalizēti strādāt ar struktūru.
Pievērsīšu vēlreiz uzmanību, ka izmantojot pirmo pieeju, nolasot informāciju no tīmekļa vietnes, es ieguvu teksta mainīgo, kas satur teksta simbols. Ja man ir nepieciešams šajā tekstā atrast man vajadzīgo informāciju, protams, mēs varam izmantot teksta funkcijas, bet meklēt kādu konkrēto informāciju lielajā teksta failā, mēs zinām to, ka tā informācija var parādīties vairākas reizes. Un teksta funkcijas būtība ir visu laiku meklēt teksta sākumu un teksta beigas. Piemēram, man nepieciešams atrast virsrakstu H2, un mēs zinām to, ka, lai to meklētu, es, piemēram, veikšu meklēšanu pēc viena un pēc otrā indikātora, meklēšu pirmā indikātora pozīciju un otrā, un tad mēģināšu izkopēt informāciju, kas atrodas pa vidu, kas ir ļoti neliederīgs process, jo es zinu, kuru sadaļu es gribu atrast. Tieši tāpēc mans uzdevums apskatīties, ka izmantot jau papildu bibliotēku, kas ļaus man strādāt jau ar HTML struktūru. Pievienošu bibliotēku, kurai nosaukums ir Beautiful Soup BS4. Ja gadījumā šī bibliotēka jums nav uz datora, tad jūs viņu varat uzinstalēt, izmantojot komandu pip install un ierakstot tieši pilno bibliotēkas nosaukumu. Tas ir pip install Beautiful Soup 4. Un dators gadījumā, ja šī bibliotēka jums nav uzinstalēta, veiks šīs bibliotēkas instalāciju tieši jūsu datorā. Dotajā brīdī mēs varam uzskatīt, ka bibliotēka ir uzinstalēta un sāksim skatīties, kā mēs ar šo bibliotēku varam darboties. Tad, kad es nolasīju informāciju no lapas, šoreiz, lai mazinātu kļūdas, ko var izraisīt mana programma gadījumā, ja lapa nav atrasta, es izmantošu pārbaudi un pateikšu, ka ja gadījumā iegūtais saturs un no satura status code man ir vienāds ar 200, kas nozīmē, ka lapa ir atrasta, tikai tad es veikšu turpmākas darbības. Un pirmā darbība, kuru es veikšu izmantojot tieši Beautiful Soup bibliotēku, ir lapas satura iegūšana. Pateikšu, ka man ir mainīgais lapa, kas ir vienāds ar BS4. Beautiful Soup, un iekavās mēs norādām, ka man interesē saturs.content. Es izmantošu html.parser metodi un nolasot informāciju tieši no iegūtas adreses, es to informāciju izvadīšu uz ekrāna. Izmantojot print lapa, palaižot programmu, mēs varam redzēt, ka saturs ir izvadīts. Un ja mēs šo saturu uzreiz saglabāsim cita failā, es izvedošu mainīgo F, open result 2.txt, vēru vaļā rakstīšanai, file.write. Ierakstīšu lapa, f.close, un palaidīšu savu programmu, es ieraudzīšu, ka dotajā brīdī dators man izvada kļūdu, sākot, ka vienkārši transformēto objektu, jeb mainīgo lapa, es nevaru ierakstīt, jo tas nav teksts. Attiecīgi transformēt mūsu mainīgo string formātā, es varēšu datus saglabāt failā, es varu pārliecināties, ka atkal man ir saglabāti dati, un nedaudz salīdzināšu izskatu. Atverot result teksti, jeb failu, kas ir veidots vienkārši ar pirmo metodu, kur nolasītu informāciju saglabāju failā, es redzu, ka man ir atstarpes. Atverot result 2.txt, es redzu to, ka dotajā brīdī visas liekas atstarpes man ir izņemtas, un dators mainīgo lapa uztver jau kā struktūru, ar kuras palīdzību mēs varam meklēt vajadzīgo mums informāciju. Un paskatīsimies, kāda veida mēs varam atrast to informāciju, kas tieši mums ir vajadzīga. Iedomājamies, ka mūsu uzdevums dotajā brīdī ir attēlot visus 3. līmeņa virsrakstus, kas ir noteiktā mājaslapā. Ja mēs apskatīsimies lapas saturu, es redzu, ka katrs 3. līmeņa virsraksts sākās ar H3 indikātoru. Tas nozīmē, ka man ir jāveic H3
parametra meklēšanu un atrasto informāciju vienkārši jāieliek sarakstā. Šim nolūkam es izmantošu bibliotēkas Beautiful Soup funkcionalitāti, kur es pateikšu, ka man ir mainīgais atrada, kas ir vienāds ar lapa.findAll un norādu, ko tieši es meklēju. Mana gadījumā es gribu atrast tagu H3. Ja es dotajā brīdī izvadīšu iegūto informāciju, palaižot programmu, es ieraudzīšu, ka dators ir izveidojis sarakstu, kas sastāv no 3 vērtībām. H3 Human Copy to and Paste, H3 Text Pattern un H3 HTTP Programming, kas attiecīgi atbilst 1., 2. un 3. rindai. Lai mēs uz ekrāna izvadītu mazāk teksta, pagaidām pilnu saturu es neizvadīšu, un vēlreiz palaižot programmu, pārliecināšos, ka sarakstā joprojām darbojas pareizi, es nolasu informāciju no katra elementa, kas ir sastapts uz ekrāna. Tad, kad saraksts mums ir izvadīts uz ekrāna, apskatīsimies, kādas darbības mēs varam veikt ar katru saraksta elementu. Piemēram, man interesē nevis viss saraksts, bet interesē tikai 0. saraksta elements, jeb es gribu izvedēt tikai H3 Human Copy and Paste. Bet man ir nepieciešams strādāt ar tekstu, nevis ar visu elementu saruturu. Ja es gribu no HTML struktūras izgūt tikai tekstu, ko arī lietotais redz uz ekrāna, es varu izmantot īpašību string, kas ļaus man attēlot tikai tekstu. Sanāk, ka izgūstot informāciju, mēs varam attēlot informācijas struktūru, kas ir saglabāta HTML koda, vai varam attēlot informāciju, kā mēs to redzam uz ekrāna. Bet paskatīsimies nedaudz sarežģītāku uzdevumu. Ja mēs dotajā brīdī lasām informāciju no example.html, mēs redzam, ka tā struktūra mums ir diezgan vienkārša. Iedomājamies, ka mums ir nepieciešams lasīt informāciju no Wikipēdijas un iegūt informāciju par virsrakstiem. Tad mēs varam izmantot nedaudz savādāku pieeju. Pirmais, ar ko mums vajadzētu sākt, ir iepazīties ar šīs lapas kodu. To es varu izdarīt, izmantojot View Page Source. Un es ieraugu, ka kods ir diezgan sarežģīts un man grūti izprast, kā tieši ir nosaukts konkrēts virsraksts konkrētai teksta. Mēs izmantosim Google Chrome funkcionalitāti, lai saprastu, ar kuru moduli, ar kuru bloku es gribu darboties. Veru vaļā Inspect funkcionalitāti un izmantošu elementa meklēšanu, norādot tieši uz to elementu, kuru es gribu atrast. Šeit es redzu, ka Wikipēdija savā kodā izmanto klases. Un mans uzdevums ir atrast vajadzīgo klasi, ar kuru es gribētu strādāt. Pārbaudīsim, vai tas tiešām klases mums ļauj parādīt informāciju. Sākam skatīties, kā mēs varam meklēt informāciju, izmantojot jau detalizēto meklēšanu. Izveidošu nākamo failu, example3.py, un atkal nokopēšu pamata lasīšanu, aizvietojot iepriekšējo nosaukumu ar jauno lapas nosaukumu, ar kuru es plānoju strādāt. Tad, kad lapa ir nolasīta, veiksim pārbaudi, ja gadījumā saturs punkts status code ir vienāds ar 200, tad transformēsim mūsu iegūto informāciju tā, lai mēs ar to varētu strādāt, lai tā būtu strukturēta, izmantojot Beautiful Soup bibliotēkas funkcionalitāti. Lapas saturs ir vienāds ar bs4. Beautiful Soup. Saturs
.content iekavas un pēdiņās liekam html.parser. Tad, kad lapa ir nolasīta, sāksim meklēt mums nepieciešamo informāciju. Strādājot ar vajadzīgu informāciju, mums ir jāzina, kuru klasi mēs gribam meklēt. Nospiežot 2 reizes, es nokopēšu klases nosaukumu un sāksim veikt meklēšanu. Definēju mainīgo atradu, kas ir vienāds ar attiecīgi lapas saturs, punkts, find all, un iekavās es norādu, ka es meklēju pēc klases apakšsvītra, kas ir vienāds ar pēdiņās ieliekot to nosaukumu, kuru es gribu atrast. Izvadīsim rezultātu uz ekrāna un paskatīsimies, kā dotajā brīdī izskatās mans saraksts. Dotajā brīdī es esmu izvadījis sarakstu ar visam vērtībām, un tagad mēģināsim izvadīt katru vērtību atsevišķi. Datoram pateikšu, ka man interesē cikls, kur man mainīgais A mainīsies tik ilgi, cik man ir ieraksti saraksta. Un attiecīgi uz ekrāna es vienkārši izvadīšu mainīga A string vērtību. Palaižot programmu, es redzu, ka dotajā brīdī ir izvadīti visi saraksti. Apskatīsim, ka mājaslapā esošie virsraksti pilnībā sakrīt ar to informāciju, kuru es esmu ieguvis, izmantojot Python valodas palīdzību. Bet tagad apskatīsimies papildu uzdevumu un apskatīsimies, kā mēs varam meklēt informāciju vēl detalizētāk, kā arī kā mēs varam atlasīt vairākus parametrus. Es redzu to, ka man Wikipēdijas augšējā daļa ir valodas, kurā mēs varam attēlot informāciju par izvēlēto tematiku. Es gribu attēlot informāciju par visām valodām, kas dotajā brīdī ir izmantots. Attiecīgi izveidot sarakstu, kas sastāvēs no 34 vērtībām. Atgriežos pie programmas koda un izveidošu jaunu failu, kurā iekopēšu visu informāciju līdz momentam, kad mēs sākam veikt meklēšanu. Ja mēs gribam meklēt saites, mums atkal izmantojot Google pārluku, vajag noteikt, kuru informāciju es meklēšu. Veru vaļā inspect logu un ar iezīmes rīka palīdzību varu identificēt, kur atrodas katrs ieraksts un ieraudzīt, ka katram ierakstam, kas atbild par valodu, klasē ir interlanguage domuzīme link tags, kuru attiecīgi es mēģināšu sameklēt. Pateikšu, ka mainīgais atradu man ir vienāds ar lapas saturs punkts, find all, un iekavas norādu, ka es gribu meklēt iekšklases klase vienāda, un šeit mēs vienkārši nokopēsim to informāciju, kuru mēs gribētu paņemt. Mums interesē tieši šī sadaļa. Izvadīsim informāciju uz ekrāna, un mēs redzam, ka dators nolasa informāciju par visam valodām. To mēs varam pārliecināties, izmantojot funkciju learn, kura parādīs mums, cik kopa ieraksti mums ir noteikti, un dotajā brīdī izvadīsim tikai vienu ierakstu. Attiecīgi es gribu izvadīt 0. elementu un nedaudz mēģināšu šo elementu analizēt. Kā es varu redzēt, es esmu atradis klasi.
Ja gadījumā es zinātu, ko tieši es meklēju, piemēram, mans uzdevums bija atrast sāraksta bloku, kas sākās ar šo klasi, mēs varējām to nedaudz papildināt. Mēs varējām pateikt, ka es meklēju tieši Lī, kas pieder klasei. Rezultāts būs tieši tas pats. Bet, ja gadījumā mums šī klase būtu izmantota ne tikai sārakstam, bet arī citam formatējumam, šeit mēs vienkārši precīzi novirzam meklēšanu. Tad, kad dati mums ir atrasti, es redzu, ka dotajā brīdī man ir ieraksts, kur es varu ieraudzīt, tad, kad es iekopēšu datus pilnīgi jaunajā failā. Man ir definēta klase, tālāk ir HTML tags, kas atbild par lapas paradresāciju, jeb saite, kas beidzās ar A-tagu, un tad attiecīgi šī sadaļa beidzās. Mans uzdevums strādāt ar šo sadaļu, jo man interesē informācija par universitātes nosaukumu, man interesē arī saite, kas atrodas nevis iekš Lī, bet kas atrodas attiecīgi blokā, kas balstās uz saites veidošanu. Apskatīsimies, kā mēs varam atrast detalizētāku informāciju. Tad, kad man ir izveidots saraksts, es sākšu strādāt ar šo sarakstu ierakstu pēc ieraksta. Pateikšu, ka man ir mainīgais A, kas ir iekš saraksta. Un es mēģināšu nolasīt informāciju, kas ir vienāds ar ieraksta vienība punkts, find child A. Izvadīšu uzreiz rindu uz ekrāna un apskatīsimies, kas dotajā brīdī ir izvadīts. Mēs redzam, ka es vairs neizvadu uz ekrāna Lī tagu, bet es strādāju tikai jau ar mazāko tagu, ar kuru man principā būtu jāstrādā. Sadaļa, kas atbild tieši par hipersaites ievietošanu. Visu iegūto informāciju es pievienošu sarakstam, pateikšu, ka man ir mainīgais rezultāts, kas ir vienāds ar tukšumu, un rezultāts punkts append pievienošu rindu, kuru es ieguvu. Tad, kad mēs izveidojam jaunu sarakstu, kas sastāv no saitēm, mans uzdevums no šīs informācijas izgūt jau nepieciešamus datus. Kādus datus šeit es varu atrast? Es redzu to, ka man ir īpašība href, jeb pati saite uz noteikto lapu. Man ir īpašība lang, kas apraksta pašu valodu, un man ir title, kas apraksta pašu nosaukumu. Mēs veiksim informāciju lasīšanu jau precīzi no katras īpašības. Veidoju jauno ciklu for ieraksts in rezultāts. Strādāšu jau ar vērtībām no jauna saraksta. Definēšu jauno sarakstu, kur es glabāšu informāciju katrai rindai. Un nolasīšu informāciju. Valoda ir vienāda ar ierakst punkts attribūts, kas ir vienāds ar title. Un izvadīšu sākumā valodu uz ekrāna. Palaižot programmu, mēs redzam, ka dators ir izvadījis tikai valodas, jo vēlreiz uzsveršu, es esmu nolasījis informāciju par šo atribūtu. Ja mans uzdevums ir nolasīt arī īso apzīmējumu, piemēram, lang, ir vienāds ieraksts punkts atris lang. Abas vērtības saglabāsim jaunajā sarakstā. Pateikšu, ka row.append ir vienāds ar valoda un row.append ir vienāds ar lang. Tad, kad es šo darbību esmu veicis,
saglabāsim informāciju sarakstā, lai mēs varētu uzturēt ne tikai rindas, bet mēs varētu uzturēt informāciju jau par visu lapu. Izveidošu, ka man ir mainīgais dati, kas ir saraksts, un kārtējo rindu es ielikšu tieši mainīgai dati. Programmas noslēgumā es izvadu mainīgo dati un varu redzēt, ka man ir izveidots saraksts, kas sastāv no ielikta saraksta, kur ir nosaukums un valodas apzīmējums. Ja man vajadzētu arī saglabāt saites, lai pēc tam turpmāk varētu iet katra lapa cikla, es varētu arī glabāt parametrus, kas šeit papildus ir aprakstīti. Piemēram, saita uz lapu es varētu iegūt no šīs vietas. Strādājot ar informācijas izgūšanas metodēm, var gadīties situācija, ka Beautiful Soup bibliotēkas funkcionalitāte neļauj precīzi piekļūt pie kāda parametra. Tad uzdevuma izpildē mēs izmantojam darbu ar teksta mainīgiem, jeb informācijas meklēšanas metodas iekš teksta rindas, par ko mēs jau esam runājuši iepriekšējās lekcijas.